Čau visiem! Atkal esam Gaujā. Atkal mētājam. Pagājušajā reizē iedevu tādu iedvesmu braukt vēl. Vienu zivtiņu dabūjām, otru es pakāstu savas stulbības dēļ, vai arī zivs kaut ko tur nebija apēdus līdz galam. Teiksim tā, bremzes bija diezgan stingri un kaut kā tā, nezinu. Katrā ziņā pavilkt forši dabūju, jūt, kad zivtiņa ir smuka galā, bet nekas nesagāja. Taču vienu zivu mēs dabūjam, kā jau teicu. Šoreiz mēģināšu šādu informatīvo video uztaisīt, vairāk pastāstīšu, kā kas jādara apmēram. Kā jau teicu, neesmu nekāds profesionāls. Bet, to ap ko lieta grozās un kā tas viss jādara, es tā kā saprotu. Novēlat mums veiksmi. Ierakstiet te apakšā komentāros veiksmi jums. Tā kā, mēģināsim. Šobrīd ieslēpāmies tādā vietiņā, kur saule nav, jo tad kā 25–26 grādi. Tiešām karsti. Bet vēlāk uz vakaru es lieku lielākas cerības. Tagad vairāk tā, pastaiga un atpūta. Šobrīd mētāju kaut ko ļoti interesantu. Es domāju, ka viņš ir tāds, gandrīz vai jaunums Latvijā. Golden Catch šūpiņš. Sky saucās 18 grami. Krāsa ir ļoti tāda forša, spilgta. Šitais te ir, kā jau to pasaka, gandrīz 1:1 kopija Belējevu šūpiņam, pēc izskata un visu. Protams, kaut kas jau tas savādāk ir, bet tās krāsas ir interesants, viss kaut kas. Tā kā mēģināsim. Davai aiziesim līdz kastītē, pasāstīšu, kas tur ir. Par to mānekļa kastīti. Manējā tā diezgan kompakti divpusēji. Vienā pusē man ir voburi, otrā šūpiņi. Kas te ir? Šitie kaut kādi baigi, aizvēsturiskie. Kur kaut kāds Tobijs un Meps arī forši strādā straumītē. Bet kā tā vispār lielākoties veistini, hēroni, mazāk lielāki. Vēl man ir kaut kādi, kas te ir, akaras, viskani un laksas, laikam bija, jā, laksas. Kur tie Golden Catch, ko es jums teicu. Tas tāds diezgan salīdzinošs jaunums. Varbūt daudziem nav zināmi, bet es citu šitiem te man pagājušais bija zivs. Tā, kas aizgāja. Kur šitādi te 15 gramīgi. Tas ir 18 un vēl visādi ziņām tur sērijas ir. Tagad krāsas ir ļoti pievilcīgas. Es domāju, ka zivtiņai arī gan jau patīk. Jā, te ir kaut kāds tāds interesantāks VV kraftam. Šūps. Kur kaut kādas pārkrāsotās karas. Kur otrā pusē parādīšu. No voboriem, kas man ir. Tātad kur ir kaut kāda Rapala, Lucky Jones. Šitie ir tie, uz kuriem it kā ķer Timona kopijas. Kā rāboti 90. Visādās krāsās. Viņi nāk. Kur ir oriģinālais Smithiņš viens. Čeriks. Bet viņš ir baigi sekls. SR Shallow Runners. Kur ir atkal karais Smitham kopija. Kaut kāds, kā viņš ir Sima saucās. Kaut kā tā, nekas baigi īpaši te nav. Tā kā katrā ziņā pirmajā reizē var aizbraukt pa lielum ar kādu līdeku voburi un parasto šūpiņu. Bet kaut kā tā, devai jāliek kaut kas un jāmet iekšā, nav ko guru filozofēt. Tā kā sakarā ar to, kad šī ir, es domāju, ka man pēdējā reize šogad vāršos taimiņos. Saucā licences ir izpirkts šeit jau. Arī tūtās pirmais mājas klāt. Saucā līdz 10. maijam, laikam, cik es atceros. Bet nākamgad noteikti šo štēlu turpināsim. Ir forši, man patīk. Un ja vēl tā karaliskā zivs vai taimīši vienalga pieķerās, tad jau vispār sajūtas ir tādas, ka
Tā kā, nu, ir interesanti. Es šo video, ja godīgi nezinu, kad es viņu izlikšu. Iespējams jau, kad viss būs beidzies, tad varbūt, ka ne. Katrā ziņā šodien ir 18. laikam. Piektdiena lielā skaitās. Jā, 18. aprīlis. Nu, kaut kā tā. Tāpēc tāds mēķis to zivtiņu šodien noķert. Tāpēc smakšķēsim līdz pēdējiem. Vēl svarīga lieta, ko es jums vēlējos pateikt. Gandrīz 85% no tiem, kas man skatās, no jums visiem, nav mani abonējuši kanālam. Iedomājieties, ja mēs esam kaut kādi 670, kaut kas tāds. Nu, nopaļosim uz 700. Iedomājieties, ja būtu kaut vai tie 50% vai 60% jūs abonējuši. Tas būtu kosmos. Bet, nu, piespied tev pogu. Tev tas pilnīgi neko nemaksā. Man tas baigo gandarījumu dara. Un vēl ko es vēlos pateikt. Uz 1000 būs viens ļoti interesants konkurss. Es neko vairāk neteikšu. Bet balva būs kaut kas tāds, ko es domāju, ka neviens cits izspēlēs nav vēl. Tā kā, nu, nospied to pogu. Tā kā mēs būsim tikai 1000, arī tie gribētāji būs maz, tā kā ir diezgan paliela iespēja uzvarēt konkursā. Bet, nu, nospied to pogu, jā, kā jau teicu, 80 gandrīz 5 nav abonējuši. Tas ir diezgan švaki. Pat tad, ja tu vairs neplāno man skatīties. Nu, nospied to pogu. Labi, beigšu filozofēt. Parādīšu līdās šūpiņu, ar ko es ēt mētāju. Šais man īstenībā baigi patīk. Tāds foršs sudrabs un rozā. Tātad šūpiņš saucās Akaravaksa, ja nemaldos, jā. 6 centimetri, 17 gramu, pasties kāds skaists. Nu, tīrs skaistums. Lido forši. Tad vēl tādā, nu, nelielā vējiņā sanāk mest. Un tā diezgan, nu, ar mazu atvēzienu. Tāpatās lido sakarīgi. Nu, kaut kā tā. Labs laiks, ar ko šito pamētāts. Uzliksim kādu citu kārumu. Nekas dikti daudz jau man te nav. Zinu, kā 1. gads. Bet kaut kas jau ir. Kas ir tāds labs? Tā. Labi. Šito uzliksim. Nu ko, čau visiem. Šodien kaut kas mazliet savādāks. Atklāju savu nano sezonu. Nu, patiesībā šodien neatklāju. Vairāk kā turpinu. Biju vakar un aizvakar. Nu, aizvakar tāds iesākums bija pavisam skaists. Kādas, nu nezinu, virs 50 zivīm šeit pat. Un vakar arī nebija nevainas. Tā kā beidzot iefilmēšu arī kaut ko par šito te visu. Redzēs, kā šodien ies. 2 asarīši jau man ir. Un raudiņi arī. Viens tāds ritīgi smuks asars, otrs tāds vidējs asars. Šeit arī vidējs asaris. Bet, nu, kaut kā tā. Nu, šeit tāds.
Šito te vēl vaļā važam. Būtu pa pārdesmit gramiem lielāks, paņemt to arī. Asars īstenībā atslēpts ilgi nav ēsts, tā kā mēģināsim kādu noķert. Vienu to lielāko, ja esmu kaut ko paņemt, tas tāds tiešām forši jau diezgan zolīts. Vēl ko es gribētu pateikt, tādu, ko jūs jau zināt, ka es visu laiku jums lūdzos, vai jūs abonējat un tā tālāk. Bet es kaut kad nesen pasījos YouTube analītikā. 86, ja nemaldos procenti, no tiem, kas skatās manas video, nav man abonējuši. Nu, iedomājieties, cik daudz mēs būtu, ja jūs visi abonētu. Tā kā, tas nav tik grūti izdarīt to. Redz, pat zivtiņi piekrīt. Vai kāda skaista raudiņa. Kaut kā tā. Forši. Smukas zivtiņas. Un vēl tiem, kas galīgi nesaprot, kas ir interesants tajā nanotopē, kad mazas zivtiņas un tā tālāk. Bet pirmais arguments ir tāds, kad reāli tādā vidējā copas dienā copi var dabūt katru metienu. Un arī nevienmēr tās mazās zivtiņas. Smuki jāsatrāpās. Iepriekš un par breikses smuks te bija. Viss kaut ko te var noķert. Nav tikai mazās zivtiņas. Tā kā daudz domā. Ai, garām. Copas tiešām šodien ir katrā metienā. Ir asars laikam. Šitādi te ķerās. Ir lielāk, ir mazāk, bet forši asrīts. Davai, atdod. Atdod. Apēd. Labi, laižam viņu vaļā. Vēl es jums varu pastāstīt mazliet par mānikuišiem, ko es izmantoju un ko citi izmanto. Vispār tā teikt pats populārākais laikam ir tas parastais mākslīgais motīvs. Kā jau pasaka, es pagājušo gadu visu pirmo sezonas pusi, tā ir vasara, nomakšķerēju tieši mākslīgo motīvu. Bet redz, kā skrien raudiņi. Bet pienāca laiks, kad es aizbraucu uz NGT un sapratu, kad ir vēl visādi brīnumi viņam. Lielākoties mans, tā teikt, mīļākais brands ir Neptūnos beits, kas taišos nano mānikuišus. Pieņemsim, šāds skaistos, tāds spārs, kāpurs, gandrīz tāds. Un viņi ķer tiešām visas zivis. Vēl ir Crazy Fish, ja nemaldos. Vēl daži brendi, kas taisa. Bet tagad tas Neptūnos beits ir man tāds, tuvākais. Tuņi. Aizies parādīšu, kas man tur ir. Tātad. Tie brīnumi, tie ir visi sādi. Kā jau minēju, mākslīgais motīvs. Mans mīļākais laikam tomēr ir šis te Barkley Powerbaits. Viņam tā krāsa un tā smarža ir, tā teikt, viss zivī pievilcīgākā. Bet, kā jau es teicu, pēdējā laikā es esmu pievērsies Neptūnos beits. Kurš šis viss plaukts ir no Neptūnos beits, kādi stiki,
kobras pupas īstenībā. Šis te ļoti labi strādā, mazais kāpuriņš. Te ir crazy fish. Nu, viss kaut kas katrā ziņā tur ir jāmeko un jāsās par mānekļiem. Ne mānekļiem, bet tā teikt sviniņiem. Nevar būt vienkāršāk. Pārastās ziemas mauniškas, kaut kādas speciālas, kas ir nano wolframiņi mazie. Te ir pusgrams, kādam bišķi vairāk, kādam mazāk. Tagad galīgi nav nekas sarežģīts. Tā, nu te ir par pašu kātu. Kāds man ir ar dikti garu nosaukumu, bet Vakīģona ir līdz 1,5 gramiņam. 0,2 līdz 1,5 grams testā. 1,73 m garš, aprīkots ar 1000 daivu un 0,6 pītu aukuņu. Jo fļuriks, protams, tievs. Un aiziet, un ķerās. Starp citu jau klasi es noķēšu šā te noveidojā un pakrities. Gribēju redzēt, kā tā gumija spēlē. Un te pat tās pusūdenī pieķerās. Tā kā ir interesanti. Cik es zinu, es te Limbažos, vismaz starp maniem pazīstamiem, esmu vienīgais, kas to dara. Atkal skaists asars. Vai kā grib skriet? Un man tā štai gribētos teikt, ka diezgan labi padodās. Vai kur atkal tas kāds skaistos. Nu, nāc ārā. Jā. Bišķi mazāks kā iepriekšējais, bet tā varēs labs. Šitādus jau varam paņemt par uz mājām, ne? Skaists strīpainīts. Redz, kā šitādiem arī garšo. Visam zīm garšo. Un vēl kas tāds, it kā daudz par to nemaz nepadomā. Te, nākamais. Bet arī diezgan svarīga lieta. Ja mēs zivtiņu ņemam mājās, nemocam viņu pa taisno takšu. Un viss, lai viņi te nemocās bez ūdens. To es, protams, kamerā rādīt nevaru sēdāk. Mans video jūs vairs neskatīsieties, bet, nu, apmēram tā. Atkal velku smuku asari. Ne tik smuku kā pārējie, bet tāpat tās foršu. Ir. Jā. Foršu visu. Davai, jāmet atpakaļ. Šodien īstenībā asars ņem aktīvāk nekā pārējās zivis. Jo aizvakar, kad es šeit pat biju, tad bija tā, ka man bija kādi 3 vai 4 asari. Visi pārējie bija vai nu breksēni vai raudas. Tā kā šodien vairāk uz asariem. Forši jau. Nu, nākamais smukais asars. Re, kur man čoms arī atnāca. Arī mēģināt savu veiksmu nanocopē. Nu, ja šī tāda būtu viss. Nanocopi šie mazie mānekļi. Nu, ja visi būtu šī tāda, tie būtu visam. Jāsit po augsts un jāpriecājās, bet nu, kāds arī šāds trāpās. Skaists apsties kā pozē, pilnīgi spur pacēlis. Nu, nākamais ašuks. Šais maziņš. Protams. Šitais pat taisno atpakaļ savā stihijā. Puks. Prom. Nu, tikko raudiņa aizgāja. Bet tāpat forši. Šodienas, tā teikt, veiksmīgākais māneklis ar kaut cits. Tur iepriekšējā reizē bija tas pupa vai kā viņš tur saucās, šeit bišķiņš savādāks. Tūlīt parādīšu. Bet, jā, visādi kukaiņi parādās. Tāpēc jau visus tos te maziņos sāk ēst. Kur man
Atnāc atciemot. Forši. Nu, parātam arī šādi skaisti raudi gadās. Un šis ar kā uz citu māneklīti, bet arī nepilnos beidz. Smuki ietas pa kātiņu. Turpinām. Nē, vai raudi? Jā. Smukāk raudiņi. Nē, nav pat smukāk. Kaut kā boji gribēja ādīties. Es jau domāju, ka būs sašuks vēl. Bet nē. Tad labu laiku vispār neviens asars nav. Iepriekš bija tā, ka tikai asari. Tagad tikai baltā zivs. Bet sopas gan vien pēc otras. Redz, kur tur tālāk cilvēki zandērtiņu noķēra. Nu, tā diezgan maziņa, bet zandērts kā tā bija. Protams, ka viņi ņemt nevar. Vai viņi to zināja vai nezināja, nu es šaubos, ka viņi to zināja. Bet labi, kad cilvēks no malas pateic sev, ko jūs darat, jāvaž vaļā. Viņi pateic tā, ja? Viņi jau gribēja ņemt līdzi. Nu, gandrīz vai. Jā. Smukāk raudi trāpījās. Es jau domāju, kad labs asars, bet nē. Tā nedod līdzi šitās normāls raudiņas. Šitā vēl vien tam pēc smuka. Šā jā, ritīgi smuka. Lielā. Šodien lielākā, jā. Oi. Kļumt. Nu ko, čau visiem. Šodien mūsu garā video 3. diena. Kā redzat, esam Duņezerā. Nu, nav ne pirmā diena, kad mēs te esam, un es arī jums varu garantēt, ka mēs kaut ko noķersim. Nu, patiesībā mēs jau kaut ko noķērām. Mēs pirms kādas pusstundas atbraucām, vecajām viena karūsik tikko, man viena smuka, nu cik smuka, tāda vidēja aizgāja. Tā kā zivis ir un zivis būs. Tikko pirms kādas stundas, 2 pamatīgi lietus gāza. Tēt forši mierīgs ezers spogūs. Galvenais es sēžu fuīšu jakā. Tik silts, tā kā vasarā. Bet nu, tā kad šo filmē ir 2. maijs, apsveic visus ar līdzekļu sezonas atklāšanu. Mēs gan vakar viņu neatklājām, mēs vakar bijām bišķi ņupītē un arī šeit. Bet paspēs. Un kaut kā tā, tiekamies pie nākamās sopas. Nav ko daudz jums sāsīt un garlaikot. Ļoti vienkārši pudiņš, sistēma, āķis, baltie tārpi, barība un viss. Devai, tiekamies pie zivtiņas. Nu, skatās. Nu, galīgi smuka karūs. Es ceru, ka jums nereāli neatspīd kamerā, es nezinu. Bet skaisti karūsiņi. Ai, āķi arī apēdus tā, ka knapi redz. Bet, nu, forša. Man pirmā. Vienu es nopūdēju, bet ārā pirmā.